Latvieši kļūst par pirmajiem, kas pasaulē grūtākajās un prestižākajās bezceļu sacīkstēs Дакарas ралlijā startēs ar elektrību darināmu mašīnu. На чем же наши спортсмены отправятся покорять извилистые маршруты на просторах Латинской Америки? Сейчас электричество будет производиться в самом Оскаре на месте. Почему мы должны всегда идти как будто по пятам? Мы должны делать что-нибудь такое, что впереди других. Šeit Latvijā ir divi cilvēki, kuri uztaisījuši reālu lietu un kur nākamgad reāli konkrēta tehnoloģija atradīsies pasaules uzmanības centrā. Kad amerikāņiem vai krieviem pirms kaut kāda laika, augstākā laikā bija uzdevums uzlidot kosmosā un izdarīt to kādam pirmajam, ja? Tad viņi varēja šo ideju interpretēt un atrisināt beigās, un kāds no viņiem to izdarīja pirmais. Man pieredze elektroautomobīļu būvēšanā faktiski ir nulle. Es esmu pēdējos 3 gadus gājis, sākot no tehnikuma, pabeidzis augstskolu, varbūt vēl kaut kādu augstāku līmeni, pats meklējot un izzinot šo situāciju. Ar pašreizējiem akumulatoriem, pašreizējām tehniskām iespējām šādas mašīnas nav piemērotas rallija reidī. Es domāju, ka projekta laikā galvenās problēmas, kas mums varētu būt, tas ir cīņa ar laiku. Cik tas prasīs mūsu enerģiju, to es nezinu. Stress būs un ir. Mans izaicinājums ir viņu aizvest un atvest atpakaļ. Tādu vai nebija savādāk, bet kā mašīna, lai viņa būtu marta mēnesī, lai viņa būtu mājā. Es aizvadīšu Oskaru līdz finišam. Vienā mierā, vēsā mierā.